skatuves. Lieliski, kur šie abi jaunskungi vai arī ne jaunskungi varētu satikties? Feņķi. Feņķi. Forši. Un kas ir šī kunga dzīves mērķis? Vinnēt jackpotu. Un šī kunga? Ja man tāds vēl ir. Ņemot vairāk feņķi. Ok, patīk mērķi. Vēl kādu var būt? Labi, kas viņš varētu būt feņķi? Sesurity. Ok. Un... Tas pārsvarā ir viens. Labi, ok. Un... Ko es jums vēl varētu iedot? Mūziku? Mans 500 eiro varbūt atpakaļ. Nē, tas te nepasadīt. Kas te viņš ir īsti? Sesurity guy. Ok, Not from India this time. Sesurity feņķi. Jā. Labi. Un kas varētu būt tā problēma, kas ar viņiem abiem rodas? Tu redzēsi. Ir labs ieteikums. 16 gados nelaižam ārā, lūdzu. You saw sex on the beach? Cik nožēlojami cilvēki. Dzīves nav. Vēlāk ar mani var sex on the street. Nataša, ko tu darīji? Kas ar tevi? Ko tu uzmācies klientiem? What the fuck? Es atvainojos, dokumentiņas lūdzu. Pirms ienākam dokumentiņas lūdzu. Tu viņu pazīsti? Katru dienu man prasīsi dokumentus. Sorry, vecīt, tāda man ir. Man vienreiz jau atlaid man bija. Nē. Kas tu notiek? Ko tu uzmācies manai sievai? Es spēlēju automātu. Ko tu nedari darbu? Es spēlēju automātu, ok? Sieši ārā. Jūs? Tas nevar akal flistēt. Mājās gaidu. Ding, 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 ding. Oh, ew. Klau, draudziņ, es atceros, ka es tev prasīju dokumentus, bet man vajadzēs vēlreiz. Šī tā nedrīkst. Paga. Nu, bet dokumentiņas. Es jau rādīju. Tu rādīji vēlreiz, Tas nav jārāda. Mums kameras tad bija prom nositušās. Nu, pats vainīgs. Man vajag Pats vainīgs vecais. Es neko nezinu. Man es pasaukšu papildus laiks, es nevaru šitā savos gados, man vajag dokumentus vai arī tu dabūsi par ibām. Jā. Man vajag te palīdzību, nu viņš akal izcēla viens tev. Nevar, viņš nerāda dokumentus. Cik izcēla? 15. Tātad, kur viņš ir? Šitas tālis? Labi, nekam no telefona. Kas notiek? Ko tu izcēli, ko tu nerādi dokumentus? Es rādīju, kad es gāju. Vēlreiz jārāda, kad viņa... Kāds vēl Tu viņam pasaki, jā, viņš pazaudēja. Ko tu pazaudēji? Ejam uz tualeti. Iesmērēja iekšā podā. Kāpēc? Nu netīšām sanāca. Kā netīšām tu iesmērēji? Sēdos uz poda ar biksēm un aizmugurējās kabatas izskrita. Nu, Tas taču nav telefons, kā viņš var izskrīt? ņem un izskrīt. Redzi reku zīme. Nu, Redzi reku es zīme. rādīju. Uzrādīji dokumentus pēc pieprasījuma, tu saproti? Jā, man pieprasīja, kad es gāju iekšā, es parādīju. Vēlreiz Nē, es dokumentus. dabūju to. Ar cik tur prasīs? Visu laiku prasīs šitā te. Protams, kaut vai Kas tas pa muļķībām? Tev kaut... Pilnīgi, jūs esat godīgi iestādi vai nē? Nē! Atnāci muļķi. Tev pa brīvu devu, dod kokčikus. Tu dzer viņus? Jā? Nu, cik tu izdēri? 12 viņa teica. Nu un? Nu, baigi Cik viņi maksā? Nezinu, Nu, neinteresē. redzi. Viņai pārsvarā nesanāk šeit. Ok, es iešu. Tā, čau. Vajag stūpi, tā nav Stūpi, viens no tiem monētām nāk ārā. Starpības samainīsim, božiem. Viņam taču tādi vajag. Nē, nav pēc vēl penīti. Jā, man laimīgā bija. Nu. Man bāles tāds nedrošs. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding.
Nu, Divi, tu minējām, labs! Man vajadzēs 2 cilvēkus uz skatuves un tad 1 cilvēku gandrīz nost uz skatuves. Varbūt arī viens. Es būšu gandrīz nost. Cik ļoti nost man jābūt? Gatavam. Ok. Labi. Ojāram ir 35 gadi. Visu dzīvi viņš ir strādājis par celtnieku un daļai šētnieku. Un viņa mājās gaida sieva. Un viņš jau, viņam jau sen gribēja pateikt, kā viņam ir bērns. Ka viņi grib šķirties, kāpēc? Jo viņi ir lesbieti. Jo viņi ir Vai jūs varat kaut ko? Jā? Labi, spēlējam. Un tu izdomās, kāpēc. Ok. Mija, gribu ēst! Vēl ko gribi? Dzert! Pārsteidzoši gan? Jā, esmu nostrādājis visu dienu. Visu nakti. Man sāk rādīties. Šeit mums... Neatceros pēdējā reize, ka mums būtu bijis seks, bet es redzu bērnus. Manuprāt, tā nav laba zīme mūsu attiecībās. Tev tā šķiet, jā? Es to zinu. Celtnieks Juris iepriekšējā darbā. Viņš bija uz puslodzi, gājis kursos. Tajā te R-pivā. Tur bija tieši par attiecību konstrukciju kā tādu. Un tad beigās viņi iemācījās dejot pie ministra. Kāpēc iestādes. Tā viņi tur dejoja visu laiku. Man tas bija jāmāk. Tāpēc kaut ko zinu par attiecībām. Protams. Zini ko? Es tā padomāju. Tu man reāli prasi visu laiku, lai es tev taisu ēst, un tad tu visu laiku dzērt, vai tu zināji, tev ir alkoholisma problēmas. Es jau nelūdzu to taisīt no rumkolas. Vienkārši var ūdeni ieliet. Vienkārši man algu tās rumkolas diezgan vajag izērt to maciņu. Mīnus tavā kontā. Lai vai kā, tagad tu ilgi strādā, es tevi visu laiku neredzu. Es esmu atradusi kādu citu. Vietu, kur dzīvot? Mums visi tūta viena? Es esmu atradusi kādu citu. Ar ko kopā dzīvot? Es jau sapratu, tu neesi no tiem gaišākajiem prātiem. Tēti, tu esi mājās! Jā, un tavs dēls. Iepriekš tu meitas staigāji. Tas rumkols ir par tāls klausies. Tu man šodien lasīsi pasaciņu, tēti. Tagad tu esi... Uz vakaru. Apkls, es tev izlasīšu pasaku, protams. Paldies, tēti. Nu, tu nepabeidzi. Ko tu saki viņam, mamma? Beidz skatīties ziņu šķībām acīm. Tev būs jādzīvo ar tēlu divatā. Jā, dēls, es domāju, ka tev vajag pavadīt vairāk laika ar savu tēvu. Un es varu pavadīt ar kādu citu laiku. Nelabi, es vispār ir taisnība. Viņš rākt ir mājās. Jā. Jā, izstāsta būšu vēl retāk. Bet tu nepateici, ar ko tad tu ies? Kas ir tavs otra puse? Kas ir otra puse? Viņas, tā kā
Viņai jau ir 2 puses. Tad ir vēl otrāka. Lielāka. Vesela otra puse. Saki man. Tu viņu nepazīsti. Igors, Mārtiņš, Vladislavs, Staļins, Ingrīds, Vitālijs, Pterodaktils. Manais nav draugu. Tā bija tā Žanna, ar ko tu runāji pa telefonu? Žanna? Ar kaut kādu, viņa runāja par telefonu, ar kaut kādu sievieti, kuru sauc Žanna. Es nezinu vairāk. Es aizgaies. Tā ir mana manikīre. Manikīre? Jā. Tā ir profesija? Jā, tā ir ļoti godājama un viņa biežāk ir mājās nekā tu. Un viņa arī nopelna vairāk nekā tu. Un vispār viņa ir jaukāka un labāka. Vai viņai ir tāds pats krāns kā man? Viņa māka arī izlietni salabot, jā. Nu jā, varbūt viņa ir meistarīgāka ar rokām nekā es tās sievieti. Bet... Jau. Tu dzīvos ar viņu? Jā. Tātad jums ir kaut kas... Tā kā... Tas ir vairāk nekā runāties? Cilvēki, jā, viņi runā, jā. Labi, tu arī iet. Jāatzīst, tu arī iet. Ja tu paņems mums